Jā, labvakar, dārgie kungi un dāmas. 2022. gadā Amerikas Savienotās valstīs notika starptautiska demogrāfijas jautājumiem veltīta konference ar nosaukumu NATAL. Un šajā konferencē, kas pulcēja speciālistus no visas pasaules, arī no dažādām jomām, tika uzdots jautājums, pavisam nopietnas jautājums, vai gadījumā nav tā, ka dažas pavisam nelielas Āzijas tautas, kuras pēdējās desmitgadēs cieš no ļoti strauja dzimstības rādītāja krituma, nevarētu sākt pielīdzināt tām dzīvām būtnēm, kurām draud izmiršana, un kuras attiecīgi tiek oficiāli ievietotas unikālu un apdraudētu īpatņu grupu statusā. Nebūtu īpaši pārspīlēts sacīt, ka šādā sarakstā ar apdraudētām mazām nācijām pavisam drīz iespējams atradīsies arī latvieši, jo mēs piedzīvojam nopietnu skaitlisku sarukšanu jau 30 gadus no vietas kopš neatkarības, un ilgtermiņā iespējams arī mums draud asimilācija kādā lielākā nācijā tieši mazskaitlības dēļ. Taču cilvēku gadījumā par šo mazskaitlību, par zemo dzimstību ir atbildīgi cilvēki paši. Savukārt tajos gadījumos, runājot par citām dzīvām būtnēm, teiksim tādām kā kādām retām koku vardēm, pandām vai delfīniem, tie pavisam noteikti ir ārēji dabas apstākļi vai biotopu noplicināšanās, kas apdraud šo būtņu izdzīvošanu. Es vēlos vēl ievadā uzsvērt, ka mazu tautu, mazu nāciju skaitliska sarukšana ir būtiski atšķirīga no lielu nāciju skaitliskas sarukšanas. Lielas nācijas, tādas kā vācieši, itāļi, spāņi un franči, spēja eksportēt savu kultūru, eksportēt savu valodu, kā arī asimilēt jaunpienācējus no citām nācijām. Tā kā droši vien daudz šeit klātesošie, arī es iemācījos angļu valodu, mācījos franču valodu, mācījos vācu. Jā, tad briti, angļi un vāci spēja eksportēt savu valodu, savu kultūru uz mani. Tomēr ar latviešiem un citām pavisam mazām tautām ir diezgan ticami, ka mums izzūdot vai asimilējoties izzudīs arī mūsu valoda un kultūra. Šī konferences sesija ir ar nosaukumu Kāpēc dzimst tik maz bērnu? Latvijā, vispār arī pasaulē, bet jo īpaši un galvenokārt Latvijā. Tas ir jautājums, uz kuru mēs mēģināsim sniegt diezgan plašu atbilžu klāstu, kāpēc dzimst tik maz bērnu, un mēģināsim šajā sesijā kopīgi ar vairākiem speciālistiem, kas nodarbojušies šiem jautājumiem daudzus gadus, arī iezīmēt zinām perspektīvu rīcības programmu. Šajā sesijā, kas ir daļa no Demos konservatīvās domas konferences programma, šī ir jau 6. sesija, būs 3 referāti, pēc tam būs pārtraukums, kafijas pauze, un pēc tam būs garāks sarunu panelis, kur mums piebiedrosies arī citi runātāji. Šo sesiju organizēju es ar maniem kolēģiem portāls Telos. Zināmu atbalstu šai sesijai sniedz arī Johna Templetona fonds, Amerikas Savienotajās valstīs privāts fonds, kas atbalsta konservatīvas iniciatīvas viņu prāt būtiskiem jautājumiem, kas nav tikai akadēmiska rakstura jautājumi, un demogrāfiju šis fonds, kurš piešķīra līdzekļus, saskatīja kā vienu no tiem jautājumiem, kas nav tikai akadēmisks dabas. Starpbrīdī jums būs iespēja pie slaido paneļa uzdot jautājumus runātājiem, piefiksējiet, ja tādi jautājumi ir. Jautājumus labāk ir uzdot slaido.com lapā, un Jāzeps grib, lai es nosaucu to numuru. Tas pieejas parole ir 24 88 584, vēlreiz 24 88 584. Pasludinu sesiju par atklātu un aicinu uz skatuves pirmo runātāju, ekonomistu, statistiķi, cilvēku, kurš sociālajos tīklos daudzus gadus ir sekojis līdz demogrāfijas tendencēm, Jāni Hermani. Lūdzu.